Viss jau ir labi, bet mūsdienu cilvēks ir tā pieradis pie akcijām, ka daudz lielveikalā pērk visu pēc kārtas, kam tikai ir dzeltenās šiltītes, tāpēc, ka tur ir akcija. Nu, ja mēs esam Krona pretrūs apstrādes centrā, nevar būt savādāk. Nu, kaut kādai akcijai taču jābūt, bet to jau zinās tas, kurš šeit ir ikdienā. Proti, to zinās Mārtis, kurš ir šeit Hanzas ielā 7 katru dienu no rīta līdz vakaram. Vai es kaut ko pa lēto varu dabūt, vai man kaut ko var uzdāvināt, vai ja es pērku 2, man 3 iedos tāpat, nu kaut ko taču vajag. Protams, kaut ko vienmēr var sadomāt. Jā, tātad jūnija sākumā aizvadījām super akciju, super kampaņu, ja tātad Liepājas iela 35 mūsu otrā centrā visas dienas garumā rīkojām bezmaksas konsultāciju, kā arī nomazgājām caur automātisko mazgātuvu visus, kas bija ieradušies bez maksas, ja, gan apakšu atsāļojām, gan virsbūvu nomazgājām. Visi, kas bija ieradušies, dabūja 20% kuponu uz pretrūs apstrādi, jāizmanto jūnija mēnesī, ja, un kā arī visi piedalījās loterijā, ja, un tad laimīgā mašīna jau ir apstrādāta, ja, bezmaksas pretrūs apstrādes programma, ja. Laimīgais jau brauc par Rīgas ielām apstrādāts ar Kronu. Ko jūs ar viņiem darījāt bez mazgāšanas, ka viņi atbrauc? Kā tas konsultācijas notika? Nu jā, tad cēlām mašīnu augšā, rādījām klientam, kādā stāvoklī ir viņa auto, ja, stāstījām. Ja. Kā klienti to uztvēra, ko viņi tur labi ieraudzīja? Nu, kuram bija labi, tas tā arī to uztvēra, ja, kāds bija sašuts, kāpēc viņam tik daudz rūsa, ja, nu, dažādi, ja, zvana klients noslēgš, atzvanīšu. Tur redz, kā jūs te laižat? Jā, laikam sadzirdēju. Viņš grib pajautāt, vai būs vēl tādas akcijas. Jā, vai akcija vēl būs, es arī to gribu zināt, jo es to palaidu garām un visu, un tagad man ir dzīve pa galam. Jā, tātad esam nolēmuši, ka mēs tādas dienas turpināsim, ja, un nākošā bezmaksas konsultācija un mazgāšana, un atkal būs loterija, un atkal visi, kas ieradīsies, dabūs 20% atlaidīt uz apstrādi, ja, gan jau ka visā jūlija mēneša garumā. Tad mēs viņu rīkosim 6. jūlijas no 12:00 līdz 17:00. Ja gāzīsiet mūsu riņķī, tad strādāsim noteikti arī ilgāk. Un atkal izlozēsim tātad vienu bezmaksas pretrūs apstrādi un atkal nomazgāsim, atsāļosim. Fantastiski, bet tas atkal notiks tur Liepājas ielā? Jā, tas atkal notiks Liepājas ielā, jo Liepājas ielā ir tāda unikāla iespēja ātri un kvalitatīvi nomazgāt mašīnu caur automātisko mazgātuvu. Tā kā tas notiks Liepājas ielā. Bet tie cilvēki, kas tiks pie tā kupona, atlaižu kupona, viņiem tur arī tā kā, jāstājās rindā turpat Liepājas ielā, vai viņi varēs atbraukt arī šeit? Droši varēs braukt arī pie maniem uz Hanzas ielu. Redz, visi, kas grib satikt Mārts, brauciet uzreiz uz Hanzas ielu. Nu, pēc tam, kad jūs būsiet 6. jūlijā, kas tā pa diena ir? Pirmdien. Sākam nedēļu ar pirmdienu. Pirmdiena ir grūta diena, un kāpēc, lai to neizmantot liederīgi? Tāpēc jau mēs ielikām no 12:00, lai izguļ no rīta vēl. Lai normāli paguļ un atbrauc uz strādāt. Tāpat neviens pirmdien nevar pastrādāt. Vismaz aizbrauciet, normāli lietas izdariet. Un pēc tam varbūt ir plānots, ka vēl kādreiz būs, ja patiks tautai. Skatīsimies, ja būs atsaucība un cilvēki izrādīs interesi, kāpēc gan ne. Turpināsim izglītot, rādīt, stāstīt, kas notiek Latvijā ar mašīnām. Tā kā noteikti skatīsimies pēc situācijas. Dāmas un kungi, paņemiet līdzi korvalolu, validolu un visu pārējo, kas ir jūsu aptieciņās, jo kad paceļ automobīlus pacēlāju un pats var apskatīties, tad tur tas skats ir daudz savādāks nekā mēs gribējām. Un reku atkal jau laimīgie akciju kārotāji. Tā kā arī jūs nesnaudiet starp citu, jāpiesakās. Jeb tur vienkārši brauc un... Nē, vienkārši braucam, vienkārši stāvam brīdī. Tas viss notiek ļoti ātri. Tad maksimālais 5-10 minūtes uz vienu mašīnu apskatīties, ja, pacelt. Nākošā jau gaida rindā. Viena ir mazgātuvē iekšā jau, ja. Kāds jau piedalās loterijā, kādam tiek stāstīts, rādīts, ja, kā tas apmēram notiek, ja, cik viņi var vizuāli parādīt. Ja, tā kā tas uz katru mašīnu maksimums 20-30 minūtes. Vēlreiz pasaka, Liepājas iela 35. Liepājas iela 35, nevajag apjukt, tur jāiebrauc pagalmā, un tur ir daudz vietas. Tur, Jā, bijušais taksoparks varbūt kāds atcerās tādu nosaukumu. Kas tad to nezina?